Nu, labi. Nu, tātad, šajā brīdī, ko es gribu teikt? Pirmkārt, man ir prieks par tām meitenēm, te pagaidām izskatās viss ir meitenes, kuras ziedoja piekdienas, nu, stipru vakarpusi tam, lai iegūt kaut ko priekš sevis. Un es ļoti ceru, ka pēc šī webināra šis te ieguvums būs pietiekoši liels, lai kompensētu jūs šo laiku zaudējumu. Bet dzīvē tā vienmēr notiek. Notiek tā, kad, nu, lai kaut ko iegūtu, kaut kas ir jāzaudē. Citādāk tas nemēdz būt. Es ļoti ceru, ka mums kāds vēl pievienosies, bet līdz tam brīdim parunāsim par mazliet tehniskajām lietām. Tātad, čatu jūs esat apguvuši, un man par to ir prieks, un es, izejot no tā, ka mēs neesam ļoti daudz, bet viss ir tā, kā tam noteikti ir jābūt, gribu palūgt jūs aktīvi ņemt dalību, lai nebūtu tā, ka es te gudri kaut ko runāju, ja, es gribu, lai jūs visi, katrs kaut ko no tā visu sev vērtīgi iegūtu. Es dalīšos, protams, pieredzē, un man viņa ir pietiekoši liela, bet es gribēšu zināt jūsu viedokli, un jūs noteikti rakstiet. Un sekosim līdzi visi, es arī, protams, gribu teikt to, ka es šo te webināru uzliku uz ierakstīšanos, kā man tas izdosies, to es nezinu, tas viss ir visumziņā. Bet es ceru, ka mums būs. Tātad tiem, kas varbūt nepaspēs, varbūt nokavēs, visticamāk, kad iespēja būs noklausīties. Tāpat tās arī pārējiem, kas mēs šeit esam, būs tāda iespēja, es aizsūtīšu jums uz e-pastiņiem norādīts arī ierakstu. Es ceru, ka mums izdosies ierakstīt. Un paši zināt, kā tas ir, kad informācija ir diezgan daudz, kaut kas atpazīstams, kaut kas nē. Līdz ar to mēs uztveram 10% vai maz drusiņu vairāk, kā nu kuram ir šīs te uzsveres spējas. Tātad gribu pateikt par to, ka mūsu konferenču telpā ir tāda poga, pirmkārt ir iespēja valodu katram noregulēt, ja? Ir arī krievu valoda, ja angļu valoda ir sveša. Varat uzlikt sev krievu valodu, tāpat tās ir, nu, poga iziet, jā, aiziet, tātad tā ir apaļpodziņa ar tādu, nu, aplīts ar tādu mazu komatiņu. Tas nozīmē to, ka tie, kas man nepazīst un kam varbūt es šajā vakarā nebūšu īpaši pieņemam vai harmoniski, jūs droši varat šo te podziņu nospiest un liek savu laiku netērēt. Bet visi tie, kam liksies, ka tas, par ko es runāju, ka tas ir ļoti svarīgi jums, tad laipni lūdzu. Nu ko, es domāju, ka pieklājības 5 minūtes ir tā kā pagājušas, un līdz ar to mēs varbūt varētu sākt. Nu, ir cilvēki, kas man šeit pazīst, tātad kas es tāda esmu? Esmu Inita Šveida. Dzīvē daru ļoti daudz lietas un dažādas lietas, un šajā vakarā es ar jums vairāk gribētu runāt kā coach, nu, kā motivācijas treneris un kā bioenerģētiķis, jo viss pamatā, kas mums dzīvē nāk, par laimi vai diemžēl, bet tā ir enerģija, ja? Nu, vai visi zina, kas ir coach, vai par to man ir jāsaka? Tie, kas zina plusus, kas nezina mīnusus. Un tad mēs sapratīsim, vai man ir vajadzība šo te vārdu coach maz drusciņu iztirzāt. Labi, ja ir arī kāds mīnus, tad ātri izstāstīšu. Ja psihologs ir cilvēks, kas nodarbojas ar mūsu pagātni, lai no iegūtām kaut kādām bērnības traumām lasīt ārā nezāles, kas mums traucē dzīvot, tad coach ir tas, kas tādā pat veidā strādā ar nākotni. Un drošais rokas ved uz saviem mērķiem. Tātad tas ir ļoti īsi, kas ir coach, ja? Un šī te mūsu viss saruna tad arī būs tādā veidā vērsta.
Tad vēl gribu brīdināt par to, ka internets ir internets, varbūt balsā izķer, varbūt, kad es kaut kur uzkaros iesprūst. Ja jums liekas, teiksim, teksta kvalitāte nekvalitatīvi rakstiet, tad es izslēgšu vienkārši web kameru, un varbūt, ka tā būtu arī vajadzīgs, kā jums liekas, lai mums vienkārši interneta tas ātrums būs pietiekoši liels līdz ar to. Sarunas sākumā es gribētu varbūt nodalīt atbildību. Nevis varbūt, bet es gribētu nodalīt atbildību. Es no savas puses gribu teikt, ka es maksimāli centīšos jums šo te vēlmju piepildīšanas tēmu izstāstīt, kā nu es protu, bet jūs lūdzu no savas puses maksimāli centieties ņemt visā tajā dalību, ja? Jo atcerieties, terējam mēs vai nu laiku, vai nu naudu. Šī brīdī jūs terējat savu laiku, lai kaut ko priekš sevis iegūtu, ja? Tātad par to mēs izrunājam. Šajā sarunā būs daži coach instrumenti, ja? Un viens no coach instrumentiem, kurus es jums lūkšu pielietot, būs vērtību skala. Es jūs uzdošu jums jautājumu, un jautājums būs tāds, cik piemēram, pirmais jautājums, kas jau man jums būs, ir, tad katrs sev šo jautājumu uzdodiet. Cik es jūtos zinoša vēlmju piepildīšanas jomā. Un pirmais cipariņš, kas ienāk jums galvā, to vienkārši uzrakstiet. Tas ir katram. Tātad, cik es jūtos droša vēlmju piepildīšanas jomā, vai cik es jūtos zinoša vēlmju piepildīšanas jomā. Un cipariņus uzrakstiet lūdzu čatā. 4, 5, 7, 5, 7, 5. Skaisti, paldies par dalību. Tad, ja ir vērtības skala no 1 līdz 10, tas nozīmē, ka mēs esam, bez dažiem, bez Ines, bez Karīnas, ka mēs esam, tādas viduvējības, droši vien no tā, ko mēs esam gribējuši un ko mēs esam saņēmuši. Tad jācer, ka šis seminārs būs vērtīgs visiem. Tad es gribētu, lai jūs uzdod sev sekojošo jautājumu. Cik zinoša es gribētu būt pēc šī semināra? Cik zinoša es gribētu būt pēc šī semināra? Tātad, ko jūs gaidiet? Un atkal, kā šie cipari mainās? Man uzrakstiet, vai viņi mainās, vai jūs gribētu vairāk, tad cipars jums parādās lielāks, vai cipars jums parādās tāds pats. Oho, Ines 10, 8. Malači, gribēt jau nav kaitīgi. Es ceru, ka es attaisnošu jūsu cerības, bet jūs esat malači, galvenais jūs esat sapratuši šo te tehniku. Un tagad ir tas, ar ko es sāku visas tikšanās reizes ar cilvēkiem. Es ļoti gribētu, lai jūs katrs sev iekšēji tagad pasakiet lielu paldies sev, ka jūs esat šodien kaut ko īpašu darījis tieši savā labā, sava iekšējā es labā. Jo tas, ar ko mēs nodarbosimies, tas, par ko mēs runāsim, būs tas, kā mēs sadzirdētu savu iekšējo es, ja iet runa par vēlmju piepildīšanām. Tātad izdarām arī šo lūdzu. Un semināra pašā sākumā es gribētu teikt, kāpēc tieši šis seminārs un tieši šajā laikā. Pirmām kārtām jau tas ir tāpēc, ka laiks no Ziemassvētkiem, ko svin latviešu tauta, līdz tā saucamajam vecajam jaunajam gadam, kas parasti ir līdz janvāra vidum kaut kur, dabā ir ļoti enerģētiski piepildīts laiks tam, lai mēs sūtītu, translētu savas vēlēšanās visumam. Ir fantastiski enerģētika, kas mūsu vēlēšanas vienkārši paņem un aiznes.
Nu, atkal, protams, kā mēs sevi sadzirdām, kā mēs viņus uzstādām un cik lietpratīgi mēs tajā visā jūtamies. Tātad tieši tāpēc šajā laikā šāds seminārs. Nu, ko meitenes, iesim uz priekšu. Tātad, jautājums, kuru es šovakar gribētu skart, es viņu tā nosaucu par sapņu skalu, bet ātri izskriesim cauri šajai tēmai. Kas ar mums cilvēkiem notiek? Īstenībā, ja ir runa par tām vēlmēm, par tiem sapņiem, kurus mēs dzīvē, vēlmēm, kurus mēs gribam sasniegt, un sapņus, kurus mēs gribam izsapņot, un mērķus, kurus mēs gribam sasniegt. Tātad, sapņu skala iedalās tādās 4 labās gradācijās, un tātad līdz 15 gadiem par šo tēmu, šai tēmā, ir mūsu maksimālais entuziasms. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē to, ka visfantastiskāk un vislabāk šajā ziņā iet principā bērniem un pusauģiem. Nu, paskatieties, kā mazi bērni grib. Kā mazi bērni grib. Ja viņš kaut ko grib, tas nozīmē, ka viņš īsti grib. Jo viņam jau sabiedrībā nekādas stereotipus nav uzlikusi. Nu, ja jau iet runa par kaut kādu 10 un plus, nu jā, tur jau nav kaut kādas modas lietiņas un pusauģu tēmas, bet īstenībā visīstāk grib mazi bērni. Un kas notiek? Tā kā viņi translē to vecākiem, tā kā viņi to parāda vecākiem, ar tādu enerģiju, ar tādu kaisli, kas notiek? Vecāki kapitulē viņu priekšā, pamatā kapitulē viņu priekšā, un kas ir? Šie mazie bērni savus vēlmes sasniedz. Ja? Tālāk, jo tad, kad bērns nāk uz pusauģu vecumu, protams, viņš skatās visu apkārt ar lielām un platām acīm, viņš nav dabūjis aplauzis savus spārnus, un kas notiek? Viņš ļoti, ļoti vēlās. Un tāpēc, ja iet runa par sapņu vēlmju un mērķu skalu, tad līdz 15 gadiem tas ir laiks, ko saucam par entuziasmu. Tad jau no 15 līdz 25 gadiem, uz 25 gadiem šai gradācijā iestājas šaubas. Nu, ja tīns kaut ko ļoti gribējis, vai bērns bērnībā ir kaut ko gribējis, nu, es, piemēram, es vairs tagad neatceros, bet nu, droši vien kā lielākais vairums es gribēju būt dziedātāja, ja es staigāju uz Bomieru. Jūs arī čatā lūdzu dalieties, tā ir jūsu interešu zona, kur jūs varat ņemt dalību, un jūs droši rakstiet, kā jūs tajā laikā jutāties, ja jūs, protams, to gribat. Ja? Bet es noteikti gribēju būt dziedātāja, tad es gribēju būt saldējumu pārdevēja, ja, un vēl šis tas. Bet, nu, teiksim, uz 25 gadiem cilvēks ir diezgan daudz ko jau piedzīvojis un ir daudz ko gribējis un diemžēl diezgan daudz no tā īpaši arī nesasniedz. Tur ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas notiek, bet tieši tāpēc jau uz 25 gadiem ir tā, kad cilvēku persona jau sāk mākt šaubas par to, ka tas vispār piepildīsies, ko viņš kādreiz ir gribējis. Laikā no 25 līdz 35, teiksim, uz 35, tā es varētu teikt, iestājas jau tā saucamā neapmierinātība. Jo tas jau ir laiks, kad mēs tiešām zinām, ko mēs gribējām, par ko mēs sapņojam, ko mēs gribējām satikt, ko mēs gribējām iegādāties, par ko mēs gribējām izmācīties. Un ļoti lielam daudzumam no tā iznāk tas, kas iznāk. Un tad ir cilvēki, kas, protams, cenšas meklēt atbildes uz saviem jautājumiem, kam izdodas atrast, kam neizdodas atrast, tā ir cita runa, bet tieši 35 gadi ir tie, kur jau šajā te iet runa par sapņu, mērķu un vēlmu skalu, iestājas neapmierinātība.
Tālāk nākamais posms, kā redziet, ir tāds diezgan tāls solis no 35 līdz 65 gadu. Un šajā laikā pēc 35 līdz 65, es arī, protams, runāju par vēlāku laiku, ja, iestājās tā saucamais letarģiskais miegs. Izejot no tā, kā dzīvēs ir gājis, kā cilvēki ir vēlējušies tikt pāri šīm te neveiksmēm, nespēja saņemt to, ko gribam, ja. Līdz ar to cilvēki vienkārši aizmiega. Viņi pārstāja ticēt tam, ka var vēlēties un saņemt to, ko mēs vēlamies, jo liekas, ja jau tas nav izdevies jaunībā un kaut kādā tur, līdz 30, tad kur tad vēlāk, ja? Ir tāda lieta, kā letarģiskais miegs. Un ja iet runa par to, ka, ja mēs gribam, sasniegt kaut kādas materiālās vērtības, ja, tad visur apakšā ir laiks, lai tas notiktu, ja. Ja mēs vēlamies izmainīt savu dzīvi, tad tam ir vajadzīgi atkal līdzekļi, un tas viss ir tā sasaistīts, ka cilvēki principā vairāk netic, ka tas ir iespējams sasniegt to, ko mēs gribam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs jau sen vairs neticam paši sev, ka mēs varam ļoti daudz ko sasniegt, ka mēs varam ļoti daudz ko izdarīt. Mēs sev neusticamies, mēs esam principā sev aizvērušies paši ciet. Un tas jau ir tāds ļoti, ļoti smags un ļoti, ļoti bīstams stāvoklis personībai kā tādai. Vai jūs man piekrītat, vai nepiekrītat, bet vai es izstāstīju to pietiekoši jums skaidri? Varbūt jā vai nē. Ja kāds kaut ko nesaprot, tad tieši ko? Jā, tā tas arī ir, jā. Un tāpēc, ko es gribu teikt, ja iet runa par to, ka mēs gribam kādam cilvēkam kaut ko labi ieteikt, ja mēs gribam cilvēkam kaut ko labi piedāvāt, ja, un mēs kaut ko tādām emocijām vai sajūtam stāstam, un cilvēks, tas viņu neinteresē, tas viņam nav vajadzīgs, tad tieši tāpēc, kā ir šāds stāvoklis iekšējais, nevis jūs esat ne to piedāvājis un ne tā jūs esat to izdarījis, bet iet runa par to, ka cilvēki iekšējā, ticība sev ir aizgājusi tik tālu, cik viņi ir aizgājusi. Ja? Tātad tas ir tāds ievadiņš mūsu sarunai. Nākamais. Ļoti tāds būtisks jautājums, lai mēs izprastu par šīm te mūsu sapņiem, mērķiem, vēlmēm, kas traucē sadzirdēt savas īstenās vēlmes. Šis ir diezgan ļoti būtisks tāds, jautājums. Sāksim ar to, ka es gribu pastāstīt par to, ka tas, kā mēs bērnībā, kā mēs dzīvojam bērnībā, kā ar mums apietās vecāki, kā mūs audzina vecāki, ar kādiem mērķiem un ar kādām metodēm. Es nezinu, cik mūsu auditorija pamatā, cik auditorija ir gadu, ja, vai šeit ir arī kaut kādi jauni cilvēki. Bet, ja ir kaut kāda, ja tas, vecums, jā, varētu teikt, ir 30 un plus, jā, tad, tie noteikti ir kaut kādi, postpadomju cilvēki, kuriem bērnība ir bijusi, padomu laikos, kuros vispār, pamatā nebija pieejama informācija par to, kā audzināt bērnus. Bērni vienkārši nāca un bērni radās un bērni bija, ja, un viņi kaut kā auga blakus tam. Protams, ģimenes ir dažādas bijušas un audzināšana dažāda, bet tas, kādu sēklu
ir ielikuši vecāki bērnos, tas principā vada šo te bērnu pa visu dzīvi. Neapzinoties, ka tā tas notiek, tā tas ir bijis. Un tas viss mums ir iegājis dziļi zemapziņā iekšā. Ja? Tur pietiek pat varbūt ar vienu vai diviem ar emocijām mammas izteiktiem vai vecāku izteiktiem vai varbūt ne vecāku izteiktiem, varbūt kaut kāda bērndarza vai skolas biedri izteiktiem 2 teikumiem, un šim bērnam šis te, tā kā tāda, skabārga ieiet zemapziņā un dzīves laikā bloķē ļoti daudz darbības. Protams, ir arī tās saucamās sociuma traumas. Es varu uzskatīt, ka postpadomu cilvēki lielākā daļa arī nesasniedz to, ko viņi šajā dzīvē, šajā brīdī gribētu, tāpēc, ka tas, kā tika pasniegta vispār, kam šī tauta bija domāta, ja, kad tie ir tikai darba ļaudis, kas smagi un grūti strādā, un ka darbs vienmēr būs, ja, tāds pamats, tāda vadlīnija, ja. Tas ir tas, kas īstenībā traucēja ļoti daudz cilvēkiem postpadomju laikā, teiksim, un pēc tam šiem cilvēkiem kaut ko sasniegt, ja, jo, diemžēl, šis sociums mums tā bija izaudzinājis, ja. Tāpatās mūsu vēlmes traucē sasniegt neīsti stereotipi. Tātad, tas ir tās lietas, ko mēs uzņemam atkal. Mēs varam uzņemt no sociuma, mēs varam uzņemt, piemēram, kaut vai no saviem radiem, ja. Ja mūsu rados, piemēram, konkrēti katra situācijā, ja, ir, piemēram, cilvēks, kas pa savu dzīves mērķi uzņem kaut ko, jūs apskatoties uz viņu, redzot viņu, un jums liekas, jā, ka tā tas ir pareizi, un viņš dzīvo pareizi, un viņš dzīvo skaisti, un viņš dzīvo piepildīti, man arī tā vajag, un es arī tā gribu. Ja viņš var, tad arī es tā varu, un arī man to vajag, ja? Un mēs to tā diezgan, dziļi kaut kādā brīdī un līmenī esam izjutuši, ja? Un uzņēmuši ja par to, ka tas ir mūsējais, ka tas ir manējais. Bet, pēc būtības tas tā nav. Mēs atkal sev esam uzkrāvuši kaut kādu nastu, un mēs tagad iesim tam pretī, un mēs tagad gribam to, ja? Pēc būtības, tas ir uzkrauta nasta no sociuma, kas īstenībā varbūt mums nemaz nav vajadzīga. Uz doto brīdi es gribu runāt par to, kur tad tas viss paliek, tas nevajadzīgais, kas mums traucē attīstībai. Izejot no tā, ka mūsu būtībā tikai 5% mēs esam apziņas stāvoklī. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka mēs esam ola, un tikai pašā galotnītē, tātad 5% pašā galotnītē ir mūsu tāds normāls apziņas stāvoklis. Un 95% ir mūsu bezapziņa un mūsu zemapziņa. Un ja mēs kādā dzīves jomā nesaņemam vajadzīgus rezultātus, mūsu uzstādītos rezultātus, tas nozīmē, ka tas, kas ir ielikts šajos 95% bezapziņas un zemapziņas, ir tās lietas, par kurām es jau runāju, ja, viņas vienkārši bloķē mūsu to, teiksim, stāvokli, tātad šo te apziņas stāvokli. Runāšu piemēriem, ja. Piemēram, strādā 2 pārdevējs.
Vienai pārdevējai izdodās ļoti labi darbs, viņa pārdod preci dārgi, pie viņas nāk cilvēki atkal un atkal, un viņi to dara ar mīlestību. Un turpat blakus ir otra pārdevēja, kurai ne tuvu neizdodas pārdot, kurai ne tuvu pie viņas nenāk cilvēki atpakaļ. Ja? Bet šī te sieviete strādā par pārdevēju, viņai liekas, ka tas ir viņas darbs, ka viņai patīk strādāt ar cilvēkiem, ka tas viņai izdodās. Kāpēc ir šādas teiksim, atšķirības? Paņemam vēl piemēru. Piemēram, divas dažādas sievietes. Vienai sievietei ir vīrs, kurš viņu ļoti mīl, ir vīrs, kurš uztur savu ģimeni, viņai ir viss tā, kā viņa gribētu. Otra sieviete, kura varbūt ir daudz skaistāka, daudz šarmantāka, kura vēlas līdzīgas attiecības, saņem gadījumu attiecības, saņem vīriešus, kuri viņu nenovērtē un tā tālāk. Tas viss notiek tāpēc, ja abas šīs pārdevējas vēlās vienu un to pašu pārdot un darīt savu darbu labi. Abas šīs sievietes, kuras ir attiecībās, vēlās vienu un to pašu būt mīlēts, būt laimīgs, bet rezultāti katrā pārītī ir savādāk. Tas nozīmē, ka gan šai sievietē, kura nespēja piesaistīt cilvēks, nespēja pārdot, gan šai sievietē, kurai šīs attiecības neapmierina, nav apmierinošas, viņu apmierinošas. Tas nozīmē, ka tieši problēma ir nevis tajā, ka viņas negribētu, bet tajā, ka tas, kas ir ielikts šajā te mūsu zemapziņā, to, ko ir ielikuši savā laikā vecāki, varbūt pasakot, kaut vai es saku divus teikumus, ja? Tu esi tur, es nemāku pateikt, ja? Nelien, tu esi neglīt, kur tu līdīs, elementāras lietas, ja? Kuras kaut kādā veidā iekļūst mūsos, kuras mēs sāpīgi uztveram, varbūt neapzinoties pat. Bet šīs te lietas bloķē to, lai mēs saņemtu to, ko mēs šodien gribam saņemt. Un kā mūs sadzird visums? Visums mūs sadzird no vibrācijām. Un tas nozīmē to, ka jebkuras mūsu vēlmes, sāksim ar to, ka domas ātrums ir ātrāks par gaismas ātrumu. Vai jūs piekrītat man vai nē? Tā ir jūsu darīšana, bet tā viņš ir. Un ja es ar apziņu domāju, tas nozīmē, ka es translēju kaut ko visumam. Šajā brīdī, kad es translēju kaut ko visumam, manas izdalās vibrācijas. Un ja manas vibrācijas šajā jomā visums nesadzird, kaut vai gadiem viņš nesadzird to, ko es gribu, jo rezultāts manā dzīvē ir cits, tas nozīmē, ka mums ir jāķerās pie šīs zemapziņas un pie šīs te bezapziņas. Un jāsāk ravēt ārā šīs te nezālītes ar savu palīdzību, ar speciālistu palīdzību, ja? Bet ir jādara. Citādāk nebūs vajadzīgā rezultāta. Un mēs dzīves nogalē aiziesim letarģiskā miegā, jo mēs sapratīsim, ka mums tas nav izdevies. Bet cilvēks ir Dieva bērns. Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. Un ja Dievs ir radītājs, ja Dievs ir radījis, un ja mēs esam pēc viņa līdzības, tas nozīmē, ka arī mēs savā dzīvē varam radīt. Bet citam tas nāks vieglāk, citam tas nāks grūtāk. Un īstenībā es saprotu, ka arī tas ceļš, kur es esmu izgājusi, ir radies tāpēc, ka man ir bijuši diezgan daudzi visādi šķēršļi, bet es esmu centusies šos šķēršļus savā dzīvē atrisināt. Un tagad kāpēc mēs šeit esam savākušās? Mēs gribam sastādīt savu vēlmu sarakstu un translēt viņu visumam, jo tieši šajā laikā ir ļoti svarīgi to darīt. Un katru gadu šajā laikā es jums ieteiktu visi tie,
kas ir šeit un kas dzirdēs šo te ierakstu. Sastādīt katru gadu no jauna savu vēlmu sarakstu. Neaiziet neapmierinātībā, neaiziet šajā letarģiskā miegā, neizdarīt šo lielo noziegumu pret sevi, jo tādā brīdī, kad mēs vienkārši pilotā ejam, ceļamies, strādājam, bez emocijām, to vienkārši pilotā darām, tas nozīmē, ka mēs jau sev darām pāri. Nu ko? Ir tāds instruments, coach instruments, kā dzīves ritenis. To mēs šajā brīdī neaizpildīsim, bet jums būs darbs mājās. Tātad, sakiet, vai visiem ir kādi rakstāmie, vai jūs esat gatavi arī piedalīties aktīvi ar rakstāmiem? Ja tomēr šis ieraksts kaut kādu iemeslu dēļ man neizdodas, lai jums ir maksimāli jūs iegūstat no tā visa. Tie, kam nav rakstāmo, lūdzu, mēs kādu minūtīti varam pagaidīt, bet paņemat sev rakstāmos un paņemat sev, kur pierakstīt. Ja? Tātad, kamēr varbūt kāds gatavojās, pastāstīšu kā būtu jāstrādā ar šo vēlmu sarakstu. Īstenībā literatūra ir ļoti daudz dažāda, esmu izlasījis ļoti daudz literatūras, esmu dzirdējis ļoti daudz speciālistu šajā jomā un izvilkus tādu vidējo esenci tam, kas ir noteikti svarīgi. Nu, tad tur ir vēl dažādas lietas. Šīs te internet norādītas, kas tur ir divas uzrādītas. Viena internet norāda, tas ir draugiem. Man draugiem LV ir tāda lapa, kur ir ļoti detalizēti aprakstīts par tām jūtām, emocijām, par to, cik kādā veidā būtu jādzīvo dzīve, lai visums mūs sadzirdētu uz hopts. Ja? Es izdomāju, nepaiet ne mirklis, un es esmu sadzirdēta. Ja? Nu, tur ir interesants lietiņas, ko es esmu vākusi kaudzītē, ja vērtīgas, tā kā jūs varat norakstīt, ja. Otrā interneta norādīta ir uz Joe Vitales testu, par to mēs vēlāk, kurā mēs, tas testiņš ir ļoti vienkārši un ātrs, bet kurā tad ir iespējams aptuveni saprast, vai mūsu šajā tātad zemapziņā no bērnības un jaunības nav, tas, kas bloķē mūsu veiksmi, mūsu pārticību. Ja? Ok, tātad mūsu dzīve būtu jāsadala vairākās sfērās. Man kā pirmā ir minēta finanse. Jūs lūdzu šos visas sfēras ar tādām atstarpītēm, kurus jūs mājā pēc tam paši aizpildīsiet. Nu, nezinu, es pieņemu, ka katrai šajai tēmai būtu jāatstā, tests ir krieviski, bet mēs varam to testu ātri aizpildīt tepat uz vietas, ja būs vēlēšanās. Bet visu pēc kārtas, ja? Tātad rakstat šīs te tēmas, finanse, atpūtas hobijas ceļojums, materiālās vērtības fiziskā sabiedrība, personības izaugsme, garīga attīstība, ģimene, veselīga, karjera, biznesa. Varbūt kādam vēl ir atsevišķi kāda sfēra, kuru viņš gribētu atsevišķi uzrakstīt detalizētāk, ja? Tad lūdzu iekļaujiet arī šo sfēru. Ir iespēja izdalīt ģimeni un mīlestību, jo nevienmēr mīlestība un ģimene ir viens un tas pats. Ja? Ģimene var būt jaunai sievietē, mamma, tēvs, brāļi, māsas, bet mīlestība var būt atsevišķi. Pieaugušam cilvēkam ģimene un mīlestība varētu būt viens. Tātad sarakstiet visu šīs sfēras. Un es jums došu tādu kā recepti, ja? Kā ar šīm sfērām un vēlmēm būtu jāstrādā. Pamatā
atkal ir, sev jāuzdod šis te pats jautājums. Tātad, cik apmierināta, es paņemšu pirmo sfēru, finansēs, jeb cik vēlmi piepildīt finansēs esmu šobrīd. Un pirmais cipariņš, kas iekrīt manā, prātā vai iekšējā redzē vai ausīs vai vienalga, kā jums nāk atbildes, tas ir jūsu zemapziņas atbildes. Un jūs šo cipariņu rakstat, ja? Šādā te veidā būtu jāpaņem viss šīs te tēmas. Tātad, ja ir atpūta, hobijs, ceļojums, ja? Tātad, cik apmierināta, atpūtā, hobijos, ceļojumos, ja es varu paņemt, teiksim, hobijs, ceļojumu atsevišķi, tas ir, piemēram, ceļojumi, ja? Cik apmierināta, atpūtā, ceļojumos esmu šobrīd. Un pirmais cipars, kas man ienāk, piemēram, ir 5, ja? Tātad, un es pierakstu 5, ja? Tādā veidā būtu jāiztestē katra šī te sfēra. Vai mani sapratāt, meitenes? Ja jā, varu vienkārši plusiņus pielikt. Ja ne, es mēģināšu paskaidrot sīkāk. Ļoti jauki. Tātad mēs katrs iztestējam sev, cik mēs esam apmierināti katrs šajā sfērā. Un kas mums tagad ir nākamais solis, kas mums ir obligāti jādara? Mums, īstenībā to dara coach sesijā. Coach sesijas tiek vadītas arī ar Skype palīdzību, tete sēdēšana nav vajadzīga, ja? Bet, ja nav šāda iespēja coach sesijai, tad katrs sev iekšēji uzdodiet nākamo jautājumu. Paņemams finanses, ja? Tātad, ja man, mana vēlme piepildījums finansēs, piemēram, ir uz kaut kādu 7, ja? Tad es sev uzdodu jautājumu. Kā es gribētu justies, cik daudz, cik liels rezultātus es gribētu sasniegt finansēs, lai es sajustos uz 10. Tātad visur mēs liekam maksimālos rezultātus. Tātad, ja iet runa par atpūtām ceļojumiem, kur es gribētu aizceļot, cik es bieži gribētu aizceļot, kā es gribētu to darīt, lai mans maksimālais cipars būtu 10. Tā mēs paņemam visu šīs sfēras. Piemēram, ģimenē. Ja ģimenē man vēlme piepildījums ir, piemēram, kaut kāds 8, tad kādas es gribētu attiecības ģimenes stāvoklī, lai mans vēlme piepildījums būtu 10. Ja? Un katru šo te sfēru es uzdodu jautājumu un es ļauju sev redzēt, ļauju sev sapņot, ļauju sev dzirdēt, kur es, ja iet runa par, paņemam vienu tēmu atpūtu ceļojumu, tātad, kur es gribētu aizceļot, cik bieži es gribētu to darīt, kā es gribētu ceļot, vai es gribētu vienu ceļot, vai es gribētu ar grupu, vai es gribētu ar dombiedriem ceļot. Tātad ļoti smalki un sīki apčāmdam, sajūtam, saredzam to, kā es gribētu būt, lai man būtu 10. Un tad, kad mēs to iekšēji esam redzējuši, iekšēji esam ieraudzījuši, mēs uz lapas zem šīs te sfēras atpūta ceļojumu, hobijs, paņemam un pus lapas lielumā uzrakstam. Tātad uzrakstam detalizēti, ar bieri, ja iet runa par ceļojumu, tad cik bieri, es teicu, ļoti daudz jautājumus, lai būtu, pārcelāti, ja.
Ja iet runa par ģimeni mīlestību, tad atkal, ja mēs gribam satikt kādu cilvēku, tad šim noteikti, kā es gribētu sajusties ar šo cilvēku kopā, mīlestība attiecībās, lai manas sajūtas būtu 10, tad visu, kā šis cilvēks pret mani izturas, kādas ir mūsu kopējie saskars punkti, kāds lai viņš izskatītos, kāds, visu pilnīgi līdz sīkumiem, smalkumiem, Man ir jautājums, vai jūs sapratāt, ko es ar to domāju? Tātad, katru šo punktu, kā es gribētu sajusties, kur es gribētu būt, kā es gribētu pelnīt, tātad visu, kāda, lai man būtu veselība, lai es justos uz 10, tātad maksimumu. Puslapu par katru tēmu mēs sarakstām, kā mēs to esam redzējuši, iekšēji, kā mēs esam sajutuši, redzējuši. Un tad ir jāizdara sekojoša lieta. Tā kā cietā diskā maz drusciņi, šis te viss ir no šīs te puslapas, vai pat vairāk kādam, ja iznāk, ja kādam ir sāpīga tēma, tad turpat lapa varbūt, ir jāpaņem un tā kā cietā diskā jāsaspiež informācija. Un šī te informācija, ko jūs esat uzrakstījuši, ir jāsaspiež maksimāli 2-3 teikumiem. 2-3 teikumu lielumā. Tas nav vienkārši, bet tas ir jūsu darbs, kas jums ir jāpaveic, Tātad šo te puslapu vai lapu saspiest līdz 2-3 teikumiem. Tātad, kā šie teikumi būtu jāveido, tas ir ļoti svarīgi. Jo ļoti bieži mēs saņemam no visuma tieši pretēji tam, ko mēs gribam. Un es jums pastāstīšu, kāpēc. Mēs ar dziļām jūtām un emocijām, lielais cilvēku vairums, tiešām zinām, ko mēs negribam. Kā es negribu iet tur un tur. Un mēs arī tā to izdzīvojam. Un kas šī brīdī notiek? Mēs ar ļoti lielām emocijām to izjūtam, un mēs sūtam šīs te vibrācijas visumam. Un pamatā tas, ko mēs ļoti negribam, mēs arī saņemam. Tas ir pa lielam, es nerunāšu par dzīves meistariem. Un tāpēc ir ļoti būtiski, kā mēs šos teikumus rakstām. Un tagad tad pierakstīsim, Tātad 2-3 teikumi, kuros nav tādas lietas kā datums un laiks. Sarunā es jums ieteiktu uztvert internetu, tas ir visumu kā tādu internetu veikalu, kuram mēs veicam pasūtījumu, bet datumu un laiku mēs visumam nediktējam. Jo, ja mēs šādā veidā translēsim visumam savas vajadzības, ir liela iespēja, ka mēs pirmkārt nesaņemam atkal laikā, jo visums, ja iet runa par lieliem mērķiem, ja iet runa par lielām lietām, kuras mēs dzīvē gribam samainīt un iegūt, visumam ir jāpakārtā ļoti daudz dažādas lietas, lai tas notiktu. Un tas nav iespējams izdarīt kaut kādā jūsu izvēlētā laikā. Uzrakstiet lūdzu, vai jums nav dzīvē gadījies tā, ka jūs esat kādreiz kaut ko ļoti gribējuši. Tās ir tās īstenās vēlmes noteikti bijuši. Un jūs esat to arī saņēmuši. Tikai daudz vēlāk nekā tas jums bija svarīgs. Un tajā brīdī, kad jūs to saņemat, tad tas ir principā bez vērtības. Jau tajā brīdī bez vērtības. Vai tā kādam nav bijis?
iet runa par jebkuru no šīm te jomām, par jebkuru situāciju. Nu, man tā ir bijis, ja, kad saņēmu es to, ko es kādreiz tiešām es ļoti gribēju, bet tagad, pēc kāda laika, man tas nav bijis vajadzīgs. Man vairs nav tas vajadzīgs, man tas vairs nav aktuāls. Bet tas liecina par to, ka, nu, diemžēl visums nevar tik perfekti pakārtoties jums. Un, ja iet runa par to, nu, vai vispār vēlēšanās piepildās, nu, viņas piepildās ļoti, ļoti daudz, jo mēs jau tās maziņās neievērojam. Un mēs jau tās maziņās uztveram kā pašsaprotam lietu. Nu, lielās gan, jā, nu, tās, kuras mēs nesaņemam, tās, kuras mēs gaidām, nu, jā, par tām mēs ilgojamies un domājam. Tātad datumus un laiku nešais teikumos. Šie te teikumi ir jāveido tagadnē un apgalvojumu formā. Tagadne un apgalvojumu forma. Nu, piemēram, man ir laimīga laulība ar manis cienīgu vīrieti. Ja? Tātad tagadne un apgalvojuma formā. Man ir lieliska veselība, atkal tagadne un apgalvojuma forma. Ja? Ja iet runa par, nu, jūsu vēlmes sarakstā par konkrētām lietām, tad tam ir pagātnes forma. Ja, piemēram, nu, ja jūs, piemēram, gribat iegādāties automašīnu, ja, jūs ļoti tiecaties pēc labas klases, skaistas, sarkanas mašīnas, ja, tad tas jau šo te vēlmi jau var formulēt ar pagātnes formu. Tātad kaut kas, ja man ir, tātad par lietām. Tātad es saņēmu vadītāju tiesības, ja, lai vadītu augstas klases, sarkanu, Mercedesu, nu tā, ja, piemēram. Tātad, konkrētas lietas ar pagātni, ka es esmu jau saņēmusi, un vispārējais šie 2-3 teikumi ar apgalvojumu formu. Šiem te 2-3 teikumiem būtu jābūt ļoti vienkāršā valodā. Valodā, kuru spētu saprast vidēji 8-gadīgs bērns. Jo tieši šādu valodu vienkāršu saprot zemapziņa. Es gribu uzrakstīt, es jums uzrakstīšu vienu vārdu krievu valodā čatā. Redziet, vārdā prosta iekšā ir vārds rost. Ja? Un īstenībā vārdā složna ir vārds ložna. Un mūsu zemapziņai tātad tieši šī te vienkāršība ir ļoti būtiska, lai viņi mūs sadzirdētu. Ja? Lai nebūtu tā, ka mēs translējam kaut ko vienu un saņemam kaut ko citu vai nesaņemam neko, jo zemapziņā ir tāds kā izsavienojums, viņš tā arī nesaprot. Ja? Tātad vārdā prosta vienkārši ir rost, tātad uz izaugsmu. Un šajā gadījumā tas ir arī par šo te mūsu zemapziņu, ja? Visvienkāršāk, ja? Kā šie teikumi ir jāformulē vēl? Tātad visās šajās sfērās, par visām šīm sfērām, kur jūs rakstīsiet savas īstenās vēlmes, jūs sāksiet, pirmkārt man ir jautājums, kam jūs ticat, ja? Un tas ir pilnīgi vienalga šī situācijā, kam.
vai jūs ticat vispār dzīvei, vai jūs ticat visumam, vai jūs ticat Dievam, vai jūs ticat radītājam, vai jūs ticat augstākam es, tas ir pilnīgi vienalga. Bet tam, kam jūs ticat, pie tā jūs arī vēršaties. Ja? Un tātad katrs šie te divi teikumi, 2-3 teikumi par katru šo te sfēru. Tātad es runāšu par ģimeni, par attiecībām, ja? Tātad ir jāsāk ar frāzi. Ir jāsāk ar frāzi. Tātad, es pateicos manā situācijā ar Dievam, kāda cita situācija kaut kam citam, es pateicos Dievam par to, ka es esmu laimīgā laulībā ar man piemērotu veselu partneri. Tātad, katrs šī te frāze katrā jomā ir jāsāk ar es pateicos, kam jūs ticat, rakstiet, par to, ka esmu laimīgā laulībā ar man piemērotu veselu partneri. Atkal, nekad, ja iet runām par jūtām, par attiecībām, neminam vārdus un uzvārdus. Tāpēc, ka visumam uz mums var būt citi plāni un citi mērķi. Un tajā brīdī, kad mēs minam vārdus uz vārdus, tā jau ir tāda zināmā mērā manipulācija ar citu cilvēku. Viņam varbūt ir uzliks pavisam cits uzdevums šajā brīdī, un mēs viņu enerģētiski piesaistam. Uzticēsimies visumam vai Dievam vai vēl kaut kam, lai viss tiek sakārtots tā, kā ir vajadzīgs. Nu jā, tas būtu tā. Tātad, vēl vienreiz izskrienam cauri, kā būtu jābūt formulētam šiem teikumiem. Tātad, ļoti vienkārša valoda, kura ir tagadnes formā, apgalvojuma formā, vienmēr apgalvojuma formā, bet pagātnes formā, ja iet runa par lietām. Tad tur ir es nopirku, es aizbraucu ceļojumā, ja, tādā veidā. Es jau esmu to izdarījusi, man jau tas ir bijis, ja. Es pateicos Dievam, visumam vai augstākam es par to, ka es esmu, es varu, par to, ka man ir. Tātad, īsumā par to, kā tad ir jātranslē visumam šīs formulējums. Vai tikāt līdzi, vai pierakstījāt, vai kādam ir kāds jautājums? Vai tikāt līdzi, vai pierakstījāt, vai kādam ir kāds jautājums? Lūdzu, dodiet ziņu čatā. Un es gribētu teikt, kā, gudri vīri, gudri cilvēki saka un iesaka, lai neaizmigtu šajā te letarģiskā miegā, kad īstenībā katram cilvēkam katru gadu būtu atkal no jauna sevi jāizvēl ārā, tā kā tāda zālīte, lai izaug 100 vēlēšanās. Un tas ir tiešām, lai mēs parakātos sevi, ko tad mēs īsti gribam un kas mums īsti vajadzīgs. Man ir jautājums, vai jūs mani dzirdat? Ja dzirdat, liekat krustiņus. Dzirdat, jā. Vai visi izdarīja to, par ko mēs runājam? Vai paspēja uzrakstīt, kas neuzliek mīnus? Ļoti labi. Tā.
mēs varētu iet mazliet uz priekšu. Nu jā, pats lielākais un būtiskākais, kāpēc tad visums kaut kādu iemeslu pēc mūs nedzird, ja? Nu, es gribēju jautāt par to, vai ir vēlme un ir vajadzība to aizpildīt šo te Joe Vitalis testu, vai jūs gribat izdarīt viņu? Jā, nu skaidrs, piekritīsim vairākumam. Tātad, nu šis jau ir viens no, šeit varētu jau būt vienas no atbildēm, kāpēc mūs visums nedzird. Tātad, kas mums ir šajā te zemapziņā un bezapziņā? Šis tests ir domāts, ļoti vienkārši īstenībā, viņš ir domāts un tendēts vairāk uz tātad pārticību un finansē, ja? Par šādiem sasniegumiem. Tātad, nu atkal, jā, paņemat rakstāmos, tests ir ļoti vienkāršs, viņš ir uz katru no tiem jautājumiem, kuriem es jums jautāšu, ir jāatbild ar jā vai jāatbild ar nē. Nu ko, sākam? Sākam, ja? Es gribu pateikt, ka man viņš ir izprintēts krievu valodā, un es mēģināšu viņu ātri tulkot, un ja es kādu minūtīti neko nesaku, tad es vienkārši domāju, kā to pareizi iztulkot, ja? Tātad pirmais jautājums. Vai jums kādreiz ir radušās domas par to, ka ja kļūsiet bagāts, tas negatīvi ietekmēs jūsu attiecības ar tuviniekiem? Vai jūs kādreiz ir piemeklējuši domas, ka ja jūs kļūsiet bagāts, jūsu negatīvi ietekmēs jūsu attiecības ar tuviniekiem? Jā vai nē? Nākamais jautājums. Vai esat dzirdējuši, būdams bērns, tādus izteikumus? Nu, no ģimenes pamatā. Lai mēs neesam bagāti, toties esam godīgi, pieklājīgi, nu vai vēl kaut kāda slavināšanās šim. Tātad, esot bērns vai esat dzirdējuši? Ja mēs kaut arī neesam bagāti, mēs tomēr esam godīgi, pieklājīgi, varbūt laimīgi, varbūt mierīgi, ja? Tātad atkal, jā vai nē, ir dzirdēts vai nav? Vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam? Cilvēka dzīvei ir jābūt piepildītai ar pārbaudījumiem un grūtībām. Tikai tādā veidā var iegūt laimi pēc nāves. Tātad, vai esat dzirdējuši, ka cilvēka dzīve ir piepildīta ar grūtībām, ar pārbaudījumiem un tikai tādā veidā iespējama laime pēc nāves? Atkal jā vai nē? Vai jums ir piemeklējusi vainas sajūtu, kad jūsu ienākumi ir bijuši augstāki par jūsu vecāku ienākumiem? Tātad, vai jūs ir kādreiz piemeklējusi vainas sajūta,
tad, ja jūsu ienākumi ir bijuši lielāki par jūsu vecāku ienākumiem. Atkal, jā vai nē? Vai, esot bērns, jums ir nācies dzirdēt šādus ieteikumus, ka vajag būt tādam kā visiem, ka nav ko izdalīties, nav ko izlekt? Tātad, vai jums kā bērnam ir nācies dzirdēt šādus ieteikumus, ka vajag būt kā visiem, ka nav ko izdalīties? Atkal, jā vai nē? Vai jums patīk filmas, kurās veiksmīgi, bagāti cilvēki tiek parādīti kā bezprincipiāli, viegliprātīgi, augstprātīgi, neveikli, negatīvi, ka viņi ir nostādīti tādā negatīvā nokrāsā? Tātad, vai jums šādas filmas patīk? Jā vai nē? Nākamais jautājums. Vai jums ir kāda hroniska slimība, kuru ārsti uzskata par hronisku, tātad par nedziedināmu? Atkal, jā vai nē? Vai jūsos iekšēji ir tādas jūtas, kā skaldība, kad vērojat cilvēkus, kuriem ir dārgas mājas, mašīnas, kas labi ģērbjas? Tātad, vai jūs iekšēji skaužat šādiem cilvēkiem, skatoties uz viņiem? Atkal jā vai ne? Vai jums liekas kaut kas cēls un romantisks stāvoklī, kad neesat pārticis tik lielā mērā, kā jūs gribētu, visticamāk? Atkal, jā vai nē? Nākamais jautājums. Vai jums ir nācies dzīvē pieredzēt tādu situāciju, kad esat pārtraucis kādas attiecības, kuras jūs nav apmierinājušas, un paiet neilgs laiks, un nākamās attiecības kopēja pirmā, tātad iepriekšējais, kad nākamās attiecības jums izveidojas līdzīgas tādas kā iepriekšējās? Atkal jā vai ne? Jautājums. Vai jums ir tieksme sevi attaisnot tad, ja neveicas kaut kādā sfērā, kā bez liela kapitāla, bez sakariem un bez kaut kāda laimīga gadījuma nekas nevar izdoties? Tātad, vai jūs sevi iekšēji attaisnojat savās neveiksmēs ar to, kā bez kapitāla, bez sakariem un bez laimīga gadījuma nekas nav iespējams? Atkal, jā vai nē? Vai jūs attaisnojat savu neveiksmi ar šo? Nākamais.
Nu, vai jums ir apgalvojums, kā iemesls par jūsu problēmām, jūsu finansēs un veselībā ir tikai tāpēc, ka tā grib jūsu vecāki, jūsu tuvinieki. Tātad iemesls par rūpēm, finansēs, un veselībā ir tikai tāpēc, ka tā grib jūsu vecāki. Jā vai nē? Un pēdējais jautājums. Ārēji ir it kā viss labi, bet jūs nepamet sajūta, ka dzīve iet jums garām. Tātad ārēji ir viss it kā labi, bet iekšēji jūs nepamet sajūta, kad jums iet dzīvē viss garām. Atkal jā vai nē? Un tagad ir tā, ir jāsaskaita kopējais jā-daudzums un ir jāsaskaita kopējais nē-daudzums. Tātad, cik jums ir jā un cik ir nē. Un tad, kad saskaitīsiet, tad skatīsimies testa rezultātus. Nē, jūs varat nerakstīt, cik kurai kas ir, ja es tagad saukšu, ja jūs paši redzat savus ciparus, savus rezultātus, ja. Tātad, tie, kam nē, ir 10 līdz 13 jautājumos, atbilde ir šāda, tā Jovi Tālu translē. Jūs var apsveikt. Jūsu pārticības koeficients iekšēji, ja, ir ļoti augsts. Un jūs varat pastāstīt par to pārējiem, kā strādā naudas pievilkšanās likums. Tas ir šai te kategorijai. Nākamā kategorija ir tie, kam atbilde jā bija no 4 līdz 6 jautājumiem. Atbilde jā no 4 līdz 6 jautājumiem. Atkal es lasīšu lēni, jo es patiešo tulkoju, ja? Jūsu pašapziņa ir nedaudz cietusi. Iespējams, ka viss nav slikti, bet jūsu dzīvē nepietiek azarta un draiva. Jums ir ļoti svarīgi izvilkt no sevīm savas vēlmes, mērķus un noteikti tās piepildīt. Jūs dzīvojat tā, kā it kā pa plūsmai, nedomājot par to, kā gribat dzīvot un kāpēc. Tāda ir Jovi Tāls atbilde šai grupai. Nākamā grupa ir tie, kam atbilde jā ir no 7 līdz 8 jautājumiem. Un atbilde ir šāda. Ļoti ticams, ka jūs dzīvojat tādā pašmiera stāvoklī. Jums ir pazīstami gan cēlieni, gan kritieni,
Un šāds lietu stāvoklis jūs apmierina. Un jūs īpaši necentieties pēc kaut kā vairāk, pēc jūs cienīgākā, tātad pārticības līmeņa un veiksmes. Bet uzdodiet sev jautājumu. Vai tā ir tā dzīve, par kuru jūs sapņojāt? Un varbūt ir vērts tomēr izdarīt soli no ierastās komforta zonas savā dzīvē pēc kaut kādiem augstākiem, pēc jauniem augstumiem. Noticēt tam, ka jūs spējat iegūt vairāk un sākt vienkārši rīkoties. Tātad šai atbilžu grupai tāda atbilde. Tie, kam jā, bija 9 līdz 13 jautājumos. Jūs ziniet ne pēc nostāstiem, bet īstenībā kāds ir finansiāls, emocionāls un fizioloģiskas krīzes. Atrodoties šādā stāvoklī, nav viegli izmainīt savu dzīvi ar pozitīvu virzību. Un šādas iekšējie iestatījumi piespiež jūs tā kā iet par slēgtu loku no jauna un no jauna. Un, lai šo te aburto slēgto loku attaisītu un spētu izlausties brīvībā, jums vajadzētu saprast, kas tad ir šīs te slēptās programmas, kas jūsos ir, un atrast šīm te negatīvām programmām maiņu pozitīvu programmu veidā, kas jums atvērtu ceļu jūsu veiksmei. Jums būtu vajadzīgs tikt skaidrībā par jūsu tuvinieku, jūsu apkārtējās vides ietekmi uz jūsu dzīvi, saprast, kādas bailes, kādi ierobežojumi, kuri ir tie, kas traucē iziet no šī te aburtā loka, ja? Tāpat ir svarīgi tikt skaidrībā ar savām attiecībām ar naudu un iemācīties attiekties citādi pret šo naudu. Es gribu teikt, ka šis ir īsumā viss tests. Šāds tests, ja kaut ko nepaspējāt vai nesapratāt, ir manā blogā, bet tas viņš gan krievvalodā. Jūs komentārus, vai tas varētu tā būt, vai tas varētu tā nebūt, vai jūs tam piekrītat vai nē. Es esmu šo testu aizpildījusi, man visi kā tā bija. Tātad, testa būtība ir tāda, ka šis ir jau tāds neliels pieskāriens tam, lai jūs saprastu, ka tieši iekšējās programmas, ka tieši ieliektie dziļie iestatījumi ir tie, kas tātad jūs nosaka to, kā jūs šajā dzīvē rīkojaties,
ko jūs šajā dzīvē sasniedzat un pēc kā jūs šo dzīvi vadat, ja? Kā pārējiem veicās? Kas nepiekrīt? Gaidu jūs atbildes, ja? Un puslīdz, jā, skaidrs. Varbūt kāds nepiekrīt pilnīgi testam. Neuzņemos atbildību par šo testu, bet, Džovitāli skaitās, ļoti liels speciālists pasaules līmenī, un līdz ar to, es uztveru viņu kā ekspertu šajā jomā, bet tas ir tāds ļoti vispārējs tests, ja? Tāds, ko šādā auditorijā pie visiem Inta arī daļai piekrīt, jā. Tātad, ko mēs varam tā aptuveni saprast, ja, kas mūsos ir. Tātad, kāpēc nedzied mūsu visums? Par to, par 5% apziņām un 95% zemapziņas, par to mēs jau runājam, ja, ka tas, kas mums ir iekšā, no kā sastāv šie 95% zemapziņas un bezapziņas. Tātad, mēs esam ne tikai fiziskas personas, bet mēs esam personas būtība, kur sastāv no veseliem 7 ķermeņiem. 6 no tiem ir neredzami un 1 fiziskais, ko mēs sačāmdām saredzam. Ja? Un šajos, es nesaukšu tur ļoti sīk un smalki, bet šie te ķermeņi, tā īsi mums veido fizisko, mentālo un garīgo būtību. Un šajā mentālā un garībā būtībā atrodas bez tā, kas šeit un tagad mums ir, arī tad, ja jūs neticat nekam, man ir tomēr jāapgalvo, ka šajā būtībā atrodas daudz kas tāds, ka šajā dzīvē ar šo apziņu mums nav aptverams. Ja? Un tāpēc lielākam vairumam, ja cilvēki kaut ko nesaņem ilgstoši tiecās un nevis vienkārši guļ gultā un ar emocijām izdala vēlēšanās un gaida, ka tagad visums pie durvīm noliks, pazvanīs un noliks jums to mantu vai attiecības vai stāvokli vai iekšējo stāvokli, ja? Tā nekad nenotiek, ja? Bet tas, ka ja mēs sadzirdēsim savu īsto iekšējo būtību, ja, tad pa lielam mēs saņemam tās lietas. Tātad par to mēs izrunājam. Tātad mēs izrunājam arī par to, ka ļoti bieži mēs zinām tiešām, ko mēs negribam un ar visām emocijām to translējam un ļoti bieži mēs to arī saņemam. Tātad par to apgalvojumu formu un par tām niansēm, kā veidot visumam savu vēlmu sarakstu, arī mēs runājam. Bet tagad es gribētu parunāt par to, kur ir mūsu enerģija. Pamatā, ļoti daudz to īstenībā nezinu, pamatā enerģija ir jūtās un emocijās. Tur ir enerģija. Ja mēs ar jūtām un emocijām vēlēsimies, tad šīm te vēlmēm automātiski tiek piesaistīta mūsu enerģija. Ja tiek piesaistīta mūsu enerģija, tad tiek attiecīgas vibrācijas izdalītas. Tas nozīmē ko? Ka tad, kad mēs šo vēlmju sarakstu uztaisam tādā formā, par kur es runāju, mums ir ļoti būtiski katru reizi, kad mēs viņu pārcelājam. Vai tad, kad mēs izdomājam, ka tagad līdz vecam jaunam gadam, līdz janvāra vidum, mēs esam iztestējuši visas mūsu jomas, mēs esam izpratuši, sadzirdējuši, ko mēs īsti gribam, savu iekšējo būtību, un tagad mēs esam gatavi translēt visumam. Tad, kas ir jādara?
jāpieliek visam tam, tā kā zupai garšvielas beigās. Tāpat mūsu vēlmju sarakstam ir jāpieliek emocijas un jūtas, piedodot tam visam enerģiju. Ziniet, enerģijas nav brīžiem pat darbībā, lai cik tas nesaprotam, neizklausītos, bet mēs varam ņemt un kaut ko darīt vienkārši pilotā. Jā, un nevienmēr tam ir līdz enerģija. Tātad, ja man apgalvojuma formā attiecībās ir rakstīts, kā es pateicos Dievam par to, ka esmu laimīgā laulībā ar sev atbilstošu, cienīgu, veselu partneri, tad man ir jāakumulē sevī tādas sajūtas, tādas emocijas, it kā man jau tas būtu. Vai ir skaidrs par šo? Ja iet runa, kad es pateicos visumam par to, ka saņēmu tiesības savai, lai vadītu savu jauno tur tādu un tādu Mercedes. Vai ir skaidrs par to, ka ir jāpieliek visas savas sajūtas, jāredz sevi iekšā šajā Mercedesā, jāspēj izjust tas kaips, kā es braukšu ar šo mašīnu. Tātad, vai ir, jā, ļoti labi. Tas ir viens no vadmotīviem, kas sūtīs mūsu informāciju augšā, uz mūsu internetu veikalu, uz visumu. Un tad vēl, ko es gribu pieminēt, ko es varbūt nepateicu. Tad, kad jūs rakstiet to, tai vēlmu sarakstā to puslaps pusi, detalizēt, tad lūdzu, sīki un smalki aprakstīt, bet bez vārdiem uz vārdiem. Ja? Sīki un smalki aprakstiet, piemēram, jūs gribat jaunu dīvānu, tad vienkārši elementāri, lai jūs saprastu lietas būtību. Tad es pateicos visumam par to, ka saņēmu, nopirku, ka lietoju savu jauno, rūtaino, divdaļīgo dīvānu ar kājiņām vai ar ritenīšiem. Jo saprotiet, ja es visumam uzrakstīšu, kad es gribu dīvānu, ja es saņēmu dīvānu, tad piedodiet, bet pēc laika šis dīvāns jūsu mājā būs, bet tas var būt ne tuvu, neatbildīs tam, kādu jūs visumam viņu translējāt. Jo jūs neaprakstījāt, nekādā krāsā viņš bija, ne uz kājiņām vai ritenīšiem, ne viendaļīgs, divdaļīgs, kas, kā, vai paceļams, vai saliekams, ir ļoti būtiski tajās 2-3 teikumos, lai detalizēti un smalki tas viss būtu aprakstīts. Jo tikai tad jūs varat gaidīt no šī internetu veikala kaut ko ļoti vērtīgu un tādu, kā jūs gribējāt, ja jūs to izdarīsiet. Tālāk es gribu teikt to, ka ar šo vēl visa jūsu rīcība, lai translētu visumam savas vēlmes, nav beigušās. Vislabāk zemapziņa, jūsu zemapziņa vislabāk pazīst jūsu balsi. Tas ir vislabāk pazīstams. To viņi vislabāk sadzird. Un tāpēc visās šajās sfērās dzīves, 8, 10 jums šie iedalījumi būs, visās šajās sfērās jūs šos 2-3 teikumus, kurš katra sfēra sākās, es pateicos tam, ka man ir, ka man saņēma, ka man bija, kad
vajadzētu ierakstīt audio variantā ar jūsu balsi, kuru ierakstot jūs ieliekat visas emocijas un jūtas. Ideālā variantā, ja jūs kvalitatīvi to varat izdarīt, ja nē, katrā telefonā, mobilā tālrunī ir audio ierīce, audio ierakstu iespējas, kurā jūs šādā veidā ar emocijām jūtām pareizi formulēts visas šīs vēlmes ierakstiet. Un tad, kad jums ir brīvi brīži, brīvs laiks, tad jūs lieku reizi ar austiņām paklausaties, ko jūs savai zemapziņai sakat. Tātad, šis ir veids, kā jūs varat savu apziņu un zemapziņu sadraudzēt. Lai neiznāk izsavienojums, kurš nenes neko. Sakiet, lūdzu, kas ir gatavs tik tālu sev to izdarīt? Vai kāds ir vispār gatavs tik tālu aiziet sev pretī? Jo tas viss, ko mēs tagad runājam un darām, tas ir iešana sev pretī, lai neiemirklēt ar viskā miegā. Esmu gatava. Jā. Bet īstenībā tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Un kāpēc ir vajadzīgs tik daudz? Kāpēc nepietiek, ka, piemēram, man ir viena sfēra, kas man cieš, un es tagad visā šajā sfērā, tajā vienā sfērā, visu savus spēkus un iespējas un brīvo laiku, tāpēc, ka tad mūsu dzīvē nebūs harmonijas. Ja mēs attīstām tikai kaut kādu vienu sfēru, arī pieņemsim, ja pārējās mums ir normāli sakārtots. Mēs tā domājam, ka mums ir normāli sakārtots. Bet mēs virzamies tikai uz šo te vienu sfēru. Pamatā cilvēki ir tā iekārtoti, ka viņi pārforsē un attīstot šo vienu sfēru sāk brukt un ņukt pārējās. Ja mēs ejam uz finansēm, tad mēs attiecības sabojājam, jo visu laiku mēs veltam, teiksim, lai šo stāvokli iegūtu, ja? Ja mēs gribam kaut kādu jaunu mantu, bet tur ir atkal finanses iesaistīts, tātad mantu mēs gribam kaut kā jau arī, ne jau vienmēr visums starp cilvēkiem mums kaut kādas mantas vai lietas atnes. Tas ir labākais variants, kā tas notiek, bet ir reizes, kad pašiem ir jāiegūt laiks, lai kaut ko nopelnītu, jāatrod iekšējas resursi, rezerves, lai to izdarītu. Bet ja mēs savu zemapziņu pie tā pieradināsim, ja mēs viņu iepazīstināsim ar to, ko es šobrīd pie pilnas apziņas vēlētos, tad šī te iešana pretīm šīm savām vēlmēm būs daudz vienkāršāk un patīkamāk. Un izejot no tā, ka dzīvē mums ir tikai divi stāvokļi, mums ir vai nu progresija, vai nu regresija. Stāvoklis, kad es visu esmu sasniegusi, man nekā nevajag, vai es visu zinu, man nekā nevajag, ir viltu stāvoklis. Tad, kad es jūtu, kad es sajūtos, ka es visu zinu, ka man viss ir ok, man viss ir, man neko nevajag, sākās jau jūsu regresija. Ja? Tikai ejot uz priekšu ir jūsu attīstība. Tas nekas, ka mēs ejam, krītam, ceļamies, ejam. Tas viss ir normāli, tā tam ir jābūt. Kritieni ir lielāk, mazāk kā nu kuram, bet nav stāvoklis, man viss ir, un man viss ir, es visu zinu, kā normāls stāvoklis. Tā jau ir, diemžēl, regresija. Tāpēc ir ļoti būtiski visās šajās jomās savu zemapziņu iepazīstināt ar savu balsi, ko es gribu. Tālāk. Un šajā brīdī es gribētu pastāstīt atkal, īstenībā tās lietas dara coach jau konkrētās privātās sesijās, bet es jums gribētu iedot
divas tādas nelielas meditācijas, jūs varat ātri pierakstīt, es lēni diktēšu atkārtojot. Tātad, kā jūs, tad, kad jūs esat izdomājusi šo vienu vēlmi ar savu apziņu 5%, izrakstījusi skaistā frāzē, kā es jums stāstīju, tad tādā meditācijā būtu jāveic pārbaudu uz īstenumu. Ja? Vai šī te vēlme nav virspusēja? Tas ir ļoti būtiski. Jo ļoti bieži zem kaut kādām virspusējām vēlmēm slēpjās mūsu īstās un dziļākās vēlmes. Protams, arī sasniedzot šo te virspusējo vēlēšanos, arī tas ir būtiski, bet, ja iet runa par to, kā vajadzētu un kas sniedz labākus rezultātus, mums vienkārši, ja mēs iesim pretī īstenām vēlmēm, tad mūsu ceļš būs vieglāks, mierīgāks un patīkamāks. Un, ir divas tādas vienkāršas meditācijas, kuras jūs varat pats sevi aizvadīt. Ja? Tātad pirmā, pārbaudu uz īstenumu. Ja? Tagad šo te ainu visu, kuru jūs tur tai puslapā esat katrs sev uzbūris, iedomājieties, tātad redzat sevi visā tajā, ka jūs jau esat sasniedzis rezultātu. Un esam šajā stāvoklī nedaudz, apskatām visu, kā jūs jūtaties tur, kas jums ir blakus, kā tas viss izskatās. Un tad ļoti būtiski ir ieklausīties savās ķermeņa sajūtās. Ja tās nav jūsu vēlmes, tas nozīmē, ka ķermenis noteikti dos signālus bloku veidā. Kā šie te bloki izpaužās, jums kaut kur var spiest, jums var kaut kas pulsēt, jums var palikt smagas kaut kādas konkrētas vietas. Ja? Tā ir iespējams šos te blokus izprast sevī. Tātad, redzat sevi šai situācijā, apskatiet visu labi, kā jūs jūtaties, kas jums ir blakus, kā jūtās tie, kas jums ir blakus, tad ģimenes locekļi un tā tālāk. Ja jums ir nepatīkams ķermeņa sajūtas, tad tas jau ir rādītājs, ka tas nebūs īsti tas, kas jums ir vajadzīgs. Ja jums šī te ķermeņa protesta nav, tad jums vajadzētu iekšēji sajust un saprast un aptvert, ka tas viss, ko jūs redzat, tas jums jau ir bijis 10 gadus atpakaļ. Jūs ar to visu, ko jūs redzējāt, jūs jau esat dzīvojis 10 gadus. Un uzdot jautājumu, vai tagad es vēlos vēl to pašu? Vai tomēr kaut ko citu, kaut ko jaunu? Tātad, ja nav ķermeņa protesta, tad esot tajā visā, ko jūs redzat, ja, iekšēji sev iedot tādu apgalvojumu, ka tas viss man ir jau bijis 10 gadus atpakaļ. Un vai tagad, tātad pēc 10 gadiem ar to, kas man viss ir, vai es gribu to pašu, vai tomēr kaut ko citu. Un ļoti bieži šī te aina, šī bilde, ko jūs redzat, ko jūs sajūtat, mainās. Un tad, kad jūs redzat šo te kaut ko citu, atkal iekšēji jums ir labi jāapskata, jāizgaršo, jāizčamda, pēc iespējas vairāk, ko jūs tur redzat. Tad vienkārši ņemat un atkal šajā te puslapā visu to aprakst. Ja? Šādā veidā jūs atkal uzdodot jautājumu, saprotot,
jūs aizrokaties līdz to, kas īstenībā, kas jūsu iekšējai būtībai, tātad šim te augstākam es, kas īstenībā ir vajadzīgs. Un ļoti bieži šie te rezultāti uz pārbaudi 2-3 reizes, kad jūs uzdodat, radat sev iekšējo pārliecību, ka 10 gadus jau man tas ir, vai tagad man tas ir vajadzīgs, vai man tomēr vajag kaut ko citu, ir 2-3 vai pa 4 reizes šīs te bildes un ainas savādākas. Un līdz tam pašam pēdējam, līdz kamēr jūs aizrokaties, tad tas ir tas būtiskākais, kas jums būtu tagad jātranslē visumam. Tas varbūt nav viegli izdarīt pašam, bet tas ir iespējams. Ja? Un tādā veidā ir viena no pārbaudēm, ja, vai tas, ko es tagad ar savu 5% saprātu un apziņu, vai tas ir tas īstais, kas manam augstākam es, lai mans ceļš būtu vieglāks, gludāks, patīkamāks, piepildītāks, ir vajadzīgs. Tā ir viena, tāda kā meditācija. Ja? Nākamā, redziet, cilvēki ir dažādi, un tāpēc pārbaudes, kas man īsti ir vajadzīgs, arī ir dažādas. Izmēģinot, kas kuram labāk uz ko strādā, tad jūs arī sapratīsiet, kas ir jūsējā. Nākamais, ko es varu ieteikt, ir iedomājieties, ka esat miljonārs, un uz šo vēlmi, ko jūs tagad esat apstrādājis, paskatieties no šī te punkta, kā miljonārs, un vai tad, ja jūs esat miljonārs, ja jums ir viss pieejams, vai jums tas vēl ir vajadzīgs. Līdz atkal, lobot kā kāpost galvu nost, atmetot nost visu lieko, līdz jūs aizejat līdz īstenām pamatmērķim, kas tad ir īsti jums vajadzīgs? Vai tas, ja jums netraucētu un neierobežot laiks un līdzekļi, vai tas jums tomēr būtu aktuāls? Šī brīdī notiek apziņas un zemapziņas tāda kā sinhronizācija. Ja? Tad jūs vēlmes piepildās tā uz klikšķi. Šis ir tas ceļš, kāds būtu ejams. Ir vēl viens veids, kas ir ļoti iedarbīgs īstenībā. Kas ir ļoti iedarbīgs, tas ir ķermeņa tests, ja, un tā ir testēšana caur sirds čakru. Kā jau jums solīja, jūsu šodienas tikšanās reizei, šo te meditāciju, testēšanu caur sirds čakru mēs visu neiziesim, jo jūs neesat uzrakstījuši vēl ne savas īstenās vēlmes, jums nav neapstrādāts teksts, nekas, tam nav nozīmes, bet piedāvāju savu meditāciju, kā šo te sirds čakru jūs spējat aktivizēt. Ja? Un tad izejot no tā, kad tajā brīdī, kad jūs šo te tehniku esat apgūši un jūs zinat, kā ar šo te sirds čakru strādāt, tad šīs te vēlmes ir iespējams notestēt ar savu sirds čakru. Vēl ir normāli, vieglāks veids, kā to izdarīt, ir tātad ķermeņa tests. Arī ķermeņa tests ir tas, kas parasti jums pasaka priekšā. Ķermeņa tests ir tāda darbība, kad jūs pats sev uzdodat jautājumu, jūs stāvat, jūs uzdodat jautājumu sev, kāds ir mans jā.
Un tad, kad jūs tā darat, tad ķermenis tā vai nu uz vienu pusi, uz priekšu, vai nu uz apakaļ. Es esmu redzējis cilvēkus, kas griežās, ne jau ļoti ātri, bet viņam ķermenis iet uz apli. Un tad svārsta kustības ir vai uz priekšu, vai uz apakaļ, vai uz apli. Un ķermenis saka, vai nu jā, vai nē. Jūs varat uzdot dažus kontroli jautājumus, kāds ir mans vārds, nosaukt kaut ko citu, jā, vai man sauc tā un šitā, vai man sauc tā un šitā, svešus vārdus, pārbaudīt, kā ķermenis uz to reaģē, vai viņš saka pareizi šo te nē, un tad par šo te vēlmi, tā kā mēs runājam, sev iekšēji pateikt. Un skatīties, kā man ķermenis, ko man ķermenis saka. Jo šis te ķermeņa tests nosaka to, ko jūs augstākie iestatījumi, ko jūs augstākais īstenībā, vai tas ir būtiski, vai tas nav būtiski, vai tas ir vai nav jūsu. Ja? Tas man īstumā būtu viss. Pirms es uzlieku jūs baudījumā meditāciju, pirms tas notiek, es gribu jautāt, vai tas, ko jūs gaidījāt no šodienas tikšanās, vai jūs esat sasniedzis tev ciparu, iekšēji jautājot, vai kāds ir mans sapratnes līmenis par vēlmēm, par mērķiem sasniegšanos uz šo brīdi. Un paskatieties, vai šis te cipars, kāds bija sākumā, stāv turpat, vai viņš ir palielinājies, un par cik, vai viņš ir sasniedzis to, cik jūs gribējāt. Izdariet lūdzu to, katrs sev. Kāda ir man iekšējā sapratne par mērķu sasniegšanu, par vēlmu uzstādīšanu? Un dodiet lūdzu man zināt. Ir vai nav, vai vidēji jums tas ir izdevies. Principā man ir izdevies, nevis jums varbūt. Bungāties līdz jums. Tātad gaidu kaut ko. Ilze, es nedomāju par to cipariņus, jūs nerakstiet. Bet vai tātad cipars, kas bija sākumā, kur jūs uzdevāt, kāda ir jūsu sapratne šajā jomā, vai viņi ir tādi pati, vai tomēr viņi ir lielāki, vai tik lieli, cik jūs uzstādījāt sev, vai tomēr nē, tātad, vai ir jums palielinājies šis cipars, vai daļēji, vai tomēr nav? Tā, es saprotu, ka jūs man kaut ko rakstiet. Es ļoti ceru, ka nebūs neviena atbildi, nē, nav palielinājies. Tad es laikam nebūšu īsti mācējis līdz jums aizrunāties, jā, aizbungāties, vai vēl kā varētu teikt. Tas pamatā ir šobrīd mans un jūsu novērtējums, jo atcerieties, semināru sākotnēji mēs nodalījām atbildību. Es par to, ka tātad maksimāli centīšos izstāstīt, cik šādā seminārā, online tikšanās reizē ir iespēja labi, un jūs centīsieties pēc iespējas uzņemt visu to, ko es saku. Varbūt nevis taisīsiet vakariņus un mazgāsiet traukus un kaut kā ar vienu austu klausīsieties, bet pievērsīties, tā nopietnāk. Bet tas ir katra paša ziņā, protams. Ko es gribu teikt? Tātad, ja šādai te tikšanās reizei, cik ir bijis iespējas, esmu jums devusi, tātad virziens apmēram nedēļas garumā vai pat 2 nedēļu garumā, ar ko darboties, lai palīdzētu sev sasniegt pārticību un tātad kaut kādu lielāku varbūt veiksmes līmeni savā dzīvē jums ir.
Un šodien, uzliekot meditāciju, es īstenībā gribētu varbūt arī no jums atvadīties. Ja man būs izdevies, tad mūsu tikšanās reize būs ierakstīta, un jūs tad varēsiet paklausīties vēl un vēl, ja ir tāda vajadzība. Vēl es jums dodu iespēju, tie, kas šodien piedalījās, ja jūs esat gatavi darboties un strādāt ar sevi, tad jūs man uz e-pastu varat atsūtīt arī to, kā jūs esat savus vēlmes noformulējuši. Un, ja jūs man uzticaties, tad es varu ienest arī tajā korekcijas. Ja jūs ar kaut ko nespējat tomēr tikt galā, tad es kā coach varu piedāvāt arī savu palīdzību. Un par to, protams, mēs varam atrunāt. Jo ļoti būtiski ir, lai dzīvē nebūtu tā sapratne, ka man viss ir kārtībā, es visu zinu, un tad tā jau ir tā regresija. Tātad, jūs, ja jums ir ko viens otrai teikt čatā, varbūt jūs varat to parunāties. Man paies neliels laiciņš, kamēr es ielādēšu šo meditāciju. Es gribu pateikt, ka tas ir internets, skaņa var būt tāda, kāda viņi ir. Kas šai meditācijai pats būtiskākais? Būtiskākais ir tas, kā jums ir jāspēj, jāvar. Jūs varbūt, kamēr man meditācija lādējas iekšā, elpot, redzēt ar iekšējo redzi, kā elpojot ar sirds čakru, tātad ar krūts daļu. Elposiet jūs dziļāk caur degunu, bet caur krūti redzēt ar iekšējo redzi, kā elpojat ar krūts daļu. Tādā veidā jūs atvērsiet savu sirds čakru. Daudziem tā ir aizvērta, daudziem vienkārši šāda veida rīcības nav bijušas un varētu tā vai savādāk padoties vai nepadoties. Lūdzu uzrakstiet, vai ir kāds cilvēks, kas nav vispār meditējis. Ja tāda ir, uzrakstiet, lūdzu. Nē, vienkārši. Un es tikmēr likšu, tātad ielādēšu šo te meditāciju. Tātad jautājums bija, vai ir kāds cilvēks, kas vispār nav meditējis, ja tāds ir. Es saprotu, ka mūsu auditorijā tāda cilvēka jau vairs nav. Par to es atkal varu pateikt paldies visumam. Nē, Inta nav meditējusi, jā. Meditācijas ir ļoti daudz un dažādas, jā. Rezultātus var sasniegt daudz un dažādus, bet no tā brīža īstenībā, kad jūs aizverat acis un palielināt, padziļināt savu elpošanu, nomierināt savu ķermeni, no tā brīža jūsu jūsu smadzenes darbojas citā līmenī, smadzeņu ritmi. Un tajā brīdī, kad jūs savus smadzeņu ritmus pazeminat, kura mums ļoti ātri iet, viss kaut kas notiek galvā, domas visu laiku kustās, no tā brīža, kad jūs savus smadzeņu ritmus pazeminiet, jūs varat sākt sadzirdēt savu iekšējo balsi, sadzirdēt savu dvēselīti. Ja? Es ceru, ka jūs šai brīdī neviens netraucēs, un gribu aicināt atkal iekšēji sev palūgt, lai jūs atļaujat iekšēji sev atvērties šai meditācijai.
jo mums ir arī iekšējais atvērtības līmenis var būt dažāds. Ja? Mēs varam būt atvērti, mēs varam būt vidēji atvērti, mēs varam būt aizvērti. Tātad palūdziet sev iekšēji atvērties šai meditācijai, kur saucas sirds čakras atvēršanu, ja? Lai mēģinātu tātad to izdarīt. Jo kam šī meditācija ļoti vērtīga, un es jums arī rakstīju par to, kad meditācija runāja tajā savā uzrunā, kad viņa ir dziednieciska. Jo tad, kad jūs iemācaties elpot caur šo sirds čakru, jūs ieelpojat pavisam viegli un vienkārši. Redzot tajā brīdī, kad jūs koncentrējat savu uzmanību uz savu krūts daļu, ar tādu iekšējo sajūtu, ka jūs caur viņu elpojat, jūs no visuma paņemat to radītā enerģiju, kas saucas par beznosacījumu mīlestību, ieelpojat, un tādā pat veidā jūs viņu dāvājat, varat dāvāt visiem. Jūs varat dāvāt savam ķermenim, kas ir dziednieciski. Ja jūs savam ķermeņa daļām sūtat beznosacījumu mīlestību, tad tās var būt vislabākās zāles, kuras jūs dodat savam ķermenim pats sev. Jo īstenībā mēs katrs esam sev dziednieki, tikai šis dziedniecības kanāls, kas mums katram ir, viņš mums ir, un tas notiek enerģijas veidā, ir pamatā lielākam cilvēku daudzumam ir tieviņš, kā mazs matiņš, un mēs īsti nejūtam, nesaprotam viņu, ja? Mēs ejot caur dzīvēm, caur gadsimtiem, tā kā cilvēks ir evolucionējis, mēs par viņu esam aizmirsuši. Ja? Mēs par viņu esam aizmirsuši, un līdz ar to mēs nemākam ar viņu rīkoties. Bet tas mums visos ir, ja? Tikai solīt pa solītim šis te kanāls ir jāspēj atvērt. Un atverot šo sirds čakru, sūtot sev pašam, visiem orgāniem, savai būtībai, beznosacījumu mīlestību. Tas jau ir tā vienkāršot visu sev, ja? Vēlāk, kad mēs šo tehniku apgūstam, mēs jau šo te beznosacījumu mīlestību sūtam pilnīgi visai pasaulē un visiem, tad mēs jau esam ne tikai ņēmēji, bet mēs jau esam devēji. Un šajā meditācijā es jums arī tātad piedāvāju šo izbaudīt. Tātad, pagaidām mēs mazdrusciņi pārausim mūsu tikšanos. Es izslēgšu ārā gan mikrofonu, gan video un ieslēgšu meditāciju. Ja gadījumā kāds nedzird, atkal, tā ir tehnika un viņai vajadzētu iet, vai kādam skaņa liekas īpaši neīsti, ja, lai jūs to gribētu izbaudīt. Tad būs ieraksts un jācer, kad viņi būs labāk. Ja? Tad baudīsim. Ko? Šovakar gribu teikt uzredzēšanos meitenēm. Un tad gaidiet ierakstus un ceru, ka tas jums daudz ko palīdzēs izmainīt savā dzīvē, lai jūsu soļi būtu tikai uz priekšu. Uz redzēšanos!